Un tie jau ir tas pamats visam. Tās sievietes, tas viss kolektīvs, tas jau ir tas, kas vispār veido to kompānijas imidžu, ja, to kompānijas vērtību, to konkurētspēju, ja, šai kompānijā. Ja. Man sauc Silva Landmane un 66 Nord Baltica. Es pavadīju 25 savus dzīves gadus. Tas bija 3. maijs, kad atvērās fabrikas durvis, un tad ārpusē, ticiet vai ne, stāvēja rinda, tā kā lielveikalā. Jā, cilvēki nāca pieteikties darbā. Mēs visi mācījāmies, jā, pilnīgi no nulles punkta. Sākotnēji man tomēr ir jāsaka paldies tai manai iepriekšējai darba pieredzei, kas bija saistīta ar pedagoģiju un tās studijas, psiholoģiju, kas tika kādreiz apgūta, patiešām noderēja visā šī procesā. Pirms fabrikas es 2 gadus strādāju profesionālajā skolā, es apmācīju jaunās šuvējas. Tā metodika, kā mācīt cilvēkiem, ja, un tas ļoti palīdzēja. Un tad es izstrādāju tādu apmācības kopumu, kā būt, kad pirmo reizi piesēdies pie šujmašīnas, ja, kas un kā tev ir jādara, kā tu vispār iekustini viņu un kā tu sāc. Tas viss pakāpeniski solīt pa solītim, un tā mēs kopā augām. Zinot to, ja, kad es tomēr vienā dienā vairs nestrādāšu, ja. Es vēroju meitenes, jā, es vēroju savu komandu. Tā laika menedžers, ar ko es kopā visus tos gadus šeit strādāju, Herman, un es viņam teicu, jā, ka es redzu vienu potenciālu cilvēku, jā, kurš to varētu turpināt. Un tā bija Kristīna. Mans lielais bonus ir tāds, ka Silva ir izveidojusi ļoti labu komandu, ar kuru var turpināt strādāt ļoti veiksmīgi. Un tas, man liekas, ir lielā pateicībā Silvai. Ja? Vispār 66 Nord Baltica nodarbina 160 darbiniekus. Tad sanāk 150 sievietes un 10 vīrieši uz visu to sieviešu saimu lielā. Pamatā, jā. Bet noteikti es varu pieminēt, viņu sauc par galveno tehnologu, bet cilvēku, kas strādā ar dizainu Islandē, tā ir Signe, jā. Protams, mans lielais atspējas ir Vineta, kas ir ražošanas daļas vadītāja, kas plāno visu ražošanu, jā, un kas atbild par ražošanu, un grāmatvede, un cilvēks, kas atbild par pārdošanu, Inese, jā. Patiesībā visi tie cilvēki, es tikai tā dažu šeit nosaucu, bet es gribētu pateikt liels paldies visiem cilvēkiem. Mums ir bijis tā spēja saglabāt to pamatu sastāvu. Tie ir tie meistari, kas strādā jau gandrīz no pašiem pirmsākumiem. Un tie jau ir tas pamats visam. Jo liela daļa darbinieku jau patiesībā strādā uzņēmumā ilgstoši. Es varētu gandrīz ar pārliecību apgalvot, ka vairāk nekā 70% no darbiniekiem strādā šeit vairāk nekā 10 gadus. Un man liekas, 10 gadi ir diezgan liels laiks, ja, lai cilvēki tā kā apzinātu to uzņēmumu filozofiju, ja, pēc kādiem standartiem mēs strādājam, ar kādiem audumiem mēs strādājam, ja, kādai ir jābūt kvalitātei un tam līdzīgi, lai mēs vienkārši, lai varētu apgalvot, ka viens nav tas darītājs, ka visa komanda ir darītāji, un ja komandā strādā spēcīgi cilvēki, tad tā mēs virzamies uz priekšu. Ja mēs paskatāmies tomēr tā pasaulē uz ražošanas uzņēmumiem, ja viņi tomēr specializējas uz kaut kādu vienu veidu produkciju. Ja tu ražo kreklus, tad kreklus, ja tu ražo tēkreklus, tad tēkreklus, ja tu ražo uzvalkus, tad uzvalkus. Ja? Bet pastieties, ko mēs sākot ar bebīšu maziem cimdiņiem, ja? Un ar tādiem cimdiem un ar cepurēm, somām. Līdz augstākiem tehnoloģijām, jā, virsdrēbēm un ārkārtīgi lielā daudzveidība. Daudzveidīgi, jā, tā produkcija ir daudzveidīga, jā, un kad spēj pielāgoties. Bet atkal, man liekas, ka atslēgas vārds tam visam ir pieredze, strādājot ar augsti kvalificētiem materiāliem, ar iekārtām, kas mums ir, jā, un mēs spējam patiesībā ļoti daudz. Mēs esam elastīgi. Mēs esam elastīgi, tieši tā, jo, kā mēs redzējām, mēs esam strādājuši pie tik daudzveidīgiem modeļiem, izstrādājuši tik augstas kvalitātes produktus, jā, un tā ir tā mūsu iespēja. Mēs spējam parādīt to, ka mēs varam daudz. Mans lielākais gandarījums strādājot šeit, es domāju to, ka tu redzi to rezultātu. Tas, ka tu ieej mājaslapā vai vēl kaut kur tu redzi, tur ir kaut kāda sadarbība, tur ir uzvilcis Dreiks, tagad olimpiādi, jā, mūsu apģērbs. Mūsu mazajā Latvijā, mūsu mazajā saldu saražotais produkts, jā, viņš ir kaut kur pasaulē. Un tas, man liekas, ir tas gandarījums, kad mēs to izdarījām, jā.